Čau, te Tomas, šodien es parādīšu 4 interesantas lietas, nākamās 4 par Minecraftu. Tā. Labi. Es tagad esmu serveri. Game mode. Survival uzlikt. Tā. Pirmā interesantā lieta ir tas, ka, ja mēs sitām galvas, tad no viņām nāk dvēseļu smilšu gabaliņi. Tas ir kaut kas, man liekas, sajaukts bijis. Vispār tam, man liekas, bija jābūt tā, ka vispār bija tā jābūt, ka nav tie gabaliņi. Bet kaut kā viņi ir un tāds palika. Un tā. Labi, nākamā interesantā lieta ir tas, ka, ja mēs sitām signālu uguni, tā viņš paliek gaišāks. Pārējiem blokiem tā kā ir šitādi, bet kaut kā signālu ugunim ir šitā. Tā, labi. Nākamā lieta ir tas, ka kā var iziet cauri mūrkmeņu sienām. Tas ir ļoti viegli. Vienkārši vajag stāvēt, uzlikt vienu bloku. Nē, šoreiz laikam nesanāks. Nestāviet uz shift, savādāk tas nesanāks. Un pasteikties. Izgājām cauri. Bet, ja kaut ko nepareizi izdara, tad viss sāk lagot un vairs nevar neko principā izdarīt. Un ļoti grūti ir visu laiku jāsit blokus. Un, ja jūs esat izdzīvošanā, tad var teikt, pasaule ir sabojāta. Es neesmu mēģinājis baigi. 4. ir, kā var ietaupīt 4 zelta stieņus un 1 sarkanu akmeni. Būvēt kompasu. Lai jūs vienkārši, lai apskatītos, kur jūs atrodaties, vienkārši nevajag to kompasu ņemt, bet vienkārši atstājiet un tā. Uz mirkli var redzēt, kur jūs esat un tā. Labi, tas būtu viss no šīs daļas. Komentējiet, laikojiet, protams, abonējiet manu kanālu, ja jums patīk, un gaidiet vairāk. Čau!